Tā būs nodarbība baznīcā, tāpēc tā ir ļoti svarīgi, jo tur ir, kā saka, mēs iziesim praktiski visām grēksūdzēm, visam. Tā, šodien mums ir 6. un 9. bauslis. Pagājušais minēju 1. un 5. bausli. Tur 6. un 9. bauslis. Tā. Tā. Pievērst, lai mums netraucē savas skaņas. Tā. Ceru, ka jums viss ir labi. Mēs tad šodien pabeigsim baušļus. Esam izgājuši 7 sakramentiem cauri. Jūs arī sākat obligāti konspektēt jautājumus, jo tajā 28. būs tās praktiskās nodarbības, tad izkritīs 5. maijs un 12. maijs, un tad mums ir, vēlreiz iedodiet to plānu, man kā vēžās. Tur ir tā. Tajā 28. aprīlī būs ne tikai praktiskās nodarbības, bet arī iespēja uzdot jautājumus, kurus jūs nesaprotat. Tātad jums ir jākonspektē tie iedotie jautājumi, un jūs, piemēram, kaut kādu nezināt, un jums būs iespēja atbildēt. Mēs iziesim praktiskās nodarbības, un tad es vienkārši jūs sēdēsiet, jūs varēsiet uzdot pēc tās eksāmeņa jautājumiem, lūdzu, priesteri Ilmār, paskaidrojot, 13. jautājumu vai 17. Ja? Tā kā tā būs 28. aprīlī, būs pēdējā nodarbība pirms grēksūdzes un eksāmena. Un eksāmens ir 18. maijā, bet 6. vakarā, lai jūs vienkārši neplānot. Ja? Jo 4. tiksies bērni, 4 līdz 6, un jūs būsiet 6. gadījumā, ja jūs netiekat, es nezinu, varbūt, ka jums tas vakars ir ieplānots. Ja? Tad mēs varam izdarīt tā, ka jūs nākat no rīta, bet to tad jūs dodat ziņu. Ja, tad 18. maijs vakars, tad ir eksāmens un grēksūdze, tiem, kas varēs to pieņemt. Eksāmens būs, bet par grēksūdzi tie, kam ir laulība jautājumi, vēl jārisina tiem, tad grēksūdze būs pirms pašas laulības. Jūs zināt, ka tie, kas nav salaulējušies baznīcā un ir šajā grupā, tad viņiem grēksūdze būs īsi pirms pašām laulībām. Bet eksāmens kurā gadījumā būs. Tāpēc 28. aprīlī ir iespēja uzdot pēdējo jautājumus, praktiskās nodarbības, 5. maijs un 12. izkrīt, nodarbības nav, un 18. ir vakarā grēksūdzes eksāmens. Ja jūs netiekat vakarā, mēs sarunāsim vai no rīta, vai pirms tam kaut kā tur, ko tur izdomāsim. Ja? Nav tā, ka jūs tur paliksiet bešā. Jo 26. maijā 2. tad ir pirmā svētā komunija tiem, kas to varēs pieņemt. Tie, kam ir laulības, tiem tad būs nevis tajā 26. maijā, bet īsi pirms pašām laulībām. Es ceru, ka es pareizi atbildēju. Tā, vai mēs zinām, uz kuriem mēs ejam. Jums maijs būs ļoti karsts mēnesis. Tā, sāksim ar 6. bausli. Tev nebūs laulību pārkāpt. Baušļu katalogā 2 baušļi, 6. un 9. ir veltīts cilvēka seksualitātei un šķīstībai. Un mēs zinām, ka pasaule ir ļoti erotizēta, ļoti piesātināta ar visādām tādām seksuālām lietām, bet Bībelē ir skaidri pateikts, ka dzīve šķīstībai, dzīve atbilstoši Dieva baušļiem ļoti, ļoti svarīgi. Tāpēc šie baušļi, gan 6. gan 9. apskatīs šos jūtīgos jautājumus. Un pašā sākumā gribu runāt par personas integritāti. Tas nozīmē, ka Dievs ir radījis cilvēku viņa personas, miesas un dvēseles vienībā. Tātad cilvēka persona dimensija sastāv no miesas un dvēseles. Un tas nozīmē, ka arī cilvēka seksualitāte ir saistīta ar cilvēka miesu un ļoti būtiska.
Un tas, ka mēs esam vīrietis un sieviete, tā nav nejaušība. Dievs to ir paredzējis, tāpēc mēs nerunāsim šeit par dzimumu maiņām un par visu tā saucamo gender ideoloģiju un tā tālāk. Mūsdienās jūs zināt, ka tas ir ļoti izplatīts populārs temats, bet jebkurā gadījumā ir, protams, cilvēki, kas nejūtas labi savā dzimumā. Ir tādi cilvēki, kuri piedzimst kā vīrieši vai sievietes, bet viņi psiholoģiski jūtas nekomfortabli un tā ir problēma. Tas nav tik vienkārši. Mēs nevaram pateikt, ka šie cilvēki ir tādi vai citādi, kad arī jāpalīdz tiem cilvēkiem, bet jebkurā gadījumā lielākai vairumā tas, ka mēs esam vīrietis un sieviete, tas ir Dieva dota identitāte, dzimuma identitāte. Un tāpēc laulībā notiek šī savstarpējā papildināšanās. Un Dievs ir paredzējis, ka tātad seksuālas attiecības ir dāvātas, jeb paredzētas vīrietim un sievietei tikai un vienīgi Dieva svētītā laulībā. Līdz ar to, jebkuras seksuālās attiecības ārpus laulāto attiecībām ir smags un nāvīgs grēks. Un šie Dieva norādījumi nav mainījušies. Pat ja mēs dzīvojam pasaulē, kurā šie seksualitātes, jeb šķīstības jēdzieni ir ļoti izplūduši, tomēr balstoties uz šo mācību, kuru baznīca saņēmas no Dieva, mēs šo mācību nemainām. Līdz ar to, kurš grēks pret šķīstību, viņš ir jāizsūdz grēksūdzē, tātad, jo seksuālās attiecības ir paredzēts tik un vienīgi Dieva svētītā laulībā. Ārpus laulības tātad ne, laulībā tikai starp vīru un sievu, kuri saistīti laulības saitēm. Ja? Kāpēc tas ir darīts? Tāpēc, ka šķīstība, jeb atturība no seksuālām attiecībām, ne tikai kristietība, arī citās reliģijās, tā skaitā arī piemēram budismā, hinduismā, arī islamā, tiek uzskatīts par cilvēka briedumu tādu kā pazīmi. Tāpēc sevi savaldība, askēze, šķīstība, acu askēze, ausu askēze, sirds askēze ļoti svarīgi. Un, piemēram, arī laulātiem, kad viņi laulājas baznīcā, arī viņiem ir jādomā, kur viņi bāž savas acis un nebāzt viņas visu, kur pagadās. Līdz ar to daudz, piemēram, kas piedzīvo šķiršanos laulībās, viņi saka, viss sākās ļoti nevainīgi. Kaut kādām korporatīvām savas tusiņiem darba kolektīvos, kaut kādiem pasākumiem, un tas viss aiziet ļoti, ļoti nevainīgi. Tāpēc šeit ļoti būtiski sargāt sevi. Piemēram, jau bērnus, jauniešus mācīt savaldībai, mācīt šķīstībai, ja? Mācīt atturībai, kaunīgumam. Ja? Tie ir tādi jēdzieni, kurus mūsdien uzskata par arhaiskiem. Ja? Bet, ja mēs vēlamies dzīvot tādā tīrībā, šķīstībā, skaidrībā, tas ļoti svarīgi. Arī man kā priesterim, kurš dzīvo celibātā, visu laiku jādomā par acu, ausu, askēzi, skārienjūtīgo ekrānu askēzi, ja, tur ļoti daudzi aspekti, jo tās lietas jau visur lien iekšā, tāpēc, ka tas ir ļoti izdevīgi tiem, kas tirgo. Ja, lietas, kas skar seksualitāti, viņas jau tiek tirgotas. Ar viņām viegli kaut ko pārtot. Tāpēc šeit ir pasaules integritāte, kad es mācos valdīt par savu ķermeni. Es mācos savaldīt savas iekāras, un, protams, ka no psiholoģiskā viedokļa cilvēkā esošā seksualitāte ļoti dažāda. Cits no dabas, kā saka, vai no iedzimtība, vai vienkārši viņš tā ir radīts, ka viņiem ir seksuāli impulsi vairāk attīstīti. Citam, piemēram, šī joma ir mazāk attīstīta. Piemēram, tad, kad es biju garīgajā seminārā atbildīgs par jauno priesteru formāciju, mēs to ņēmām vērā, jo ne jau visiem tas ir vienādi, ne jau visiem dažādos dzīves posmos var būt arī etapi, ka seksualitāte ir vairāk izteikta vai mazāk izteikta, tas ir vairāk jūtīgi, mazāk jūtīgi. Līdz ar to pētīt savu seksualitāti, pētīt šos impulsus, tas arī ļoti būtiski, lai cilvēks mācētu valdīt par sevi. Lai nevis šie seksuāli impulsi viņu virzītu un viņš būtu pilnīgi viņu varā, bet tieši otrādi, lai cilvēks varētu par sevi valdīt. Ja šķīstības pamatā ir arī sevis dāvāšana, jo ja es sevi savaldu, tad es esmu gatavs sevi dāvāt otram cilvēkam. Tātad es nevis realizēju savu egoismu, jo bieži vien, ja cilvēks nevēlas palikt šķīstībā, viņš grib tikai baudīt un gūt baudu. Ja? Šajā gadījumā atturība māca sevi savaldīt un arī gatavot sevi kā dāvanu otram cilvēkam. Ja? Jo daudzi pāri, kuri ir
pacīnījušies par šķīstību pirms laulībām, liecina, ka viņu laulība ir bijusi ar ļoti spēcīgu brieduma sākumu, kad viņi ir ieguvuši tādu briedumu, kad viņi ir cīnījušies, kad viņi ir varbūt nav uzreiz ļaujušies šīm tuvām attiecībām, tas viņiem ļāvis iepazīt otru cilvēku daudz dziļāk. Ja bieži vien seksuālās attiecības jau aizēno bieži vien citus aspektus, kas būtu svarīgi iepazīt. Un ja pāris pirms laulībām cenšas ievērot šo atturību, kā man tur sanāk, tā sanāk, bet cenšas, tad viņi var izkopt citas raksturiezīmes, viņi var izkopt citas savas personības dimensijas. Nu jā, kā es teicu, dažādie šķīstības veidi, tātad ir pirmslaulību šķīstība, tad ir laulāto šķīstība un, protams, arī dzīve celibātā, kādā dzīvo garīdznieki vai klosteru ļaudis. Nu, pārkāpumi pret šķīstību, ja, tās ir dažādas izvērtības veidi, tur jūs arī tajos jautājumos redzēsiet. Arī pornogrāfija, piemēram, ļoti daudz cilvēki ir atkarīgi no pornogrāfijas, tā ir vesela atkarības nozare, kur cilvēki ir burtiski iekrituši atkarībā, tāpat arī prostitūcija, izvarošana un citas šīs formas. Un mēs redzam, ka jo sabiedrība atkāpjas no kristīgās morāles normām, jo lielākas problēmas rodas tieši saistībā ar šķīstību, jo vēlreiz saku, seksualitāte ir liela Dieva dāvana, bet ja viņa netiek, negribu lietot vārdu kontrolēt, bet ja viņa netiek gara pakļautība, neatrodas tādā gara virzībā, viņi pēc tam var izraisīt arī lielas problēmas. Ja, un arī daudz ģimenes liecina, ka šīs nesakārtotās seksualitātes dēļ arī neveidojas labas attiecības, cieši viens vai otrs partneris, jo viens ir tik ļoti iegājis caur pornogrāfiju, ka viņam vajag nezinu ko, un otrs cilvēks jūtas pilnīgi izmantots, ja viņš jūtas tā kā kaut kāds upuris. Ja. Jo tāpēc, kad arī seksuālās attiecībās ļoti svarīgs šis sevis dāvāšanas aspekts. Ja es tikai gribu gūt baudu, tad diviem egoistiem ļoti grūti dzīvot kopā. Ja. Nu, es negribu šeit būt liels eksperts, jo es dzīvoju celibātā, es negribu stāst, ko es gudrās grāmatās esmu izlasījis. Ja. Bet lielākoties tā arī laulātie pāri liecina, jo daudzi pāri nāk un stāsta un dalās ar to, kā viņiem saka, ka ja pazūd šis sevis dāvāšanas, jeb sevis veltīšanās aspekts, tad sākas milzīgs egoisms divatā, kas bieži vien noved pie lielām krīzēm. Ja. Tā kā te ir ļoti svarīgs šis, kad es esmu gatavs otra cilvēka dēļ arī atteikties. Piemēram, tad, kad arī sieviete dzemdē, ir kaut kāds periods, ka nevar būt šīs tuvās attiecības, ja tad vīrietim jābūt gatavam piekāpties, būt gatavam arī atteikties, būt gatavam dzīvot šajā atturībā, un tas ir arī cēlsirdības jautājums. Nu, par homoseksuālismu un LGBT te gan būtu jāliek ļoti daudz burtu tagad klāt, ir vesela burtu sērija. Mēs jau zinām baznīcas mācību, ka baznīca nenosoda cilvēkus, kuriem ir homoseksuālismu nosliece, bet mēs nosodam propagandu jeb ideoloģiju. Tātad mēs esam par to, ka ģimene ir vīrietis un sieviete, bet jebkurā gadījumā arī cilvēki, kuriem ir dažādas vēlmi, ir tieksme pret savu dzimumu, mēs pret viņiem izturamies ar cieņu, bet jebkurā gadījumā laulību viņa katoļu baznīcā viena dzimuma cilvēku nevar saņemt. Un tā ir arī drāma, jo baznīca nevar mainīt savu Dievu noteikto kārtību, bet no otras puses mums arī ir jāciena šie cilvēki, mums ir jāciena arī tādi cilvēki, kur ir netradicionālās orientācijas, ja cita veida orientācijas. Tā kā šeit mēs neatzīstam homoseksuālu pāru savienības, bet no otras puses aicinām arī viņus cienīt. Un, protams, laulības pamatā ir mīlestība, uzticība un auglīgums, ja, dāvāšana. Līdz ar to arī jautājumi, kas skar kontracepciju, zināt, ka baznīca neatzīst kontracepcijas lietošanu, ne mehānisko, ne arī abortīvo nekādā gadījumā, un tāpēc vienīgā metode, ko baznīca atzīst laulāto starpā, tā ir auglības atpazīšanas metode, tā ir auglība.lv. Jūs varat iet, apstīties, tas ir ģimenes ekoloģijas institūts, un starp citu šobrīd šī metode uzņem apgriezienus, ir kļūst arvien populārāk, jo tā ir tāda, metode, kas nenonāk pretrunā šiem morāles principiem, kādus māca baznīca. Jūs varat tur iet, tur ir daudz ginekologu iesaistījušies, tātad auglība.lv. Tie, kas iesadarināto kursus, jums ir obligāti auglības atpazīšanas metodas kursi, ir jāaiziet, un tur, citi ar sakostiem zobiem tas, bet, piemēram, vieni no vadošiem arī, kas vada šos kursus, ir Gins un Silvija Lapiņi,
mūsu skaistās Valmieras, un viņi ir tik laba, augsta līmeņa ginekologa, viņi ir izskaidro, kāpēc šī metode ļoti svarīga, atbilstoši baznīcas mācībai. Šajā kursā tas nav paredzēts, jo jūs neesat visi uz laulībām, bet jebkurā gadījumā es tā ieskicēju, ka baznīca tādu māca to lietu. Seksualitāte pakārtot vīru un sievas mīlestībā, lauvas dzīvē, seksualitāte, ar kur vīrs sieva dāvās sevi viens otram, lauvas dzīve nav kaut kas tikai bioloģisks, bet skar cilvēka personas visdziļāko būtību. Seksuālais akts arī var kļūt kā garīgs, un viens franciskāņu tēvs bija izdevis grāmatu par seksu, savā laikā izraisīja sensāciju, kur viņš bija viens poļu mūks, kā franciskāņu, un viņš teica, ka laulāto mīlestības akts laulības gultā ir arī kā altāris, kad arī šīs seksuālās attiecības laulībā arī kļūst par tādu kā dievu godināšanu. Kad viņš aicināja uz seksualitāti pastīties nevis tikai bioloģiskā, bet arī garīgā, varētu teikt, pārdabiskā formā. Un šie tie jautājumi, kas jums ir tajos bukletiņos. 7. bauslis tev nebūs zakt. 7. bauslis aizliedz netaisnīgi paņemt vai paturēt sev tuvākā labumu, nodarīt tuvākajiem zaudēm. Lai kādā veidā tas ir nenotiek. Tas liek ar taisnību, mīlestību, pārvaldību zemes labumu, cilvēku darbaugus. Teica, ka Ulmaņa laikos pirms 2. pasaules kara laukos varēja atstāt durvis vaļā mājās, atstāt instruments, neviens nezaga. Tagad viss zem atslēgas, pamēģina kaut ko atstāt nospers uzreiz. Ja? Tātad, ja cilvēks ir ticīgs, viņš zina, ka ir bauslis, tā nebūs zakt. Un ja tu paņem kādu citu lietu, tu rēķinies, ka arī tev var kaut ko paņemt. Ja? Tāpēc, nedrīkst piesavināties cita lietas. Tātad labumi ir paredzēti visiem cilvēkiem, kā arī ievēro tiesības privātīpašumu. Šajā bauslī mēs redzam divas dimensijas. Padomu laikos cilvēki zaga, viņi teica, bet mums savā laikā kolhozos paņēma mūsu govis un zemes, mēs jau nezogam no sveša, mēs paņemam to, kas ir mūsu. Bija tāda domāšana, jo kolhoz bija kolektivizācija, viss pieder valsti, es arī esmu valsts. Ja es nozogu no kolhoza vai no padomju rūpnīcas, es paņemu tikai to, kas man pieder. Ja? Tāda domāšana. Bet mēs apzināmies, ka mums ir privāta īpašums, un tāpēc nedrīkst aiztikt otra privāta īpašumu, nedrīkst viņu ņemt, jo pat ja tas viss ir kopējais labums, tā kā Dieva radīts priekš visiem, tomēr mēs cienam, ka ir lietas, kuras pieder otram cilvēkam. Ja viņš atļauj, tad, protams, drīkst, bet bez atļaujas nedrīkst ņemt. Protams, ka sākumā Dievs nodeva zemi un tās resursus, visu cilvēks pārvaldīšanu, un cilvēki par tiem rūpētos. Jā, starp citu, šeit ir ļoti svarīgs jautājums, kas ir restitūcija. Jūs zināt, kas ir restitūcija? Nezināt? Neviens nezina tādu vārdu. Nav nācies saskarties. Jurists nav neviens mums. Nav, jā, juristi. Ja būtu jurists, tad pateikt. Restitūcija ir nozagtās lietas atgriešana atpakaļ. Un tad, kad jūs ejat pie grēksūdzes, un jūs sakat, es nozagu, es zagu. Priesterim pienākums pajautāt, vai jūs nozagāt ābolu vai mašīnu. Ir atšķirība. Un ir pienākums atgriezt atpakaļ nozagtu lietu. Piemēram, grēksūdze nevar būt derīga, ja kamēr nav atgriezta lieta. Ja es nozadzu, nezinu, no bibliotekas grāmatu, neesmu atdevis vai vēl kaut ko, un obligāti jāatnes atpakaļ. Ja nav iespējams atgriezt vairs atpakaļ nozagt lietu, tad apmēram tā pati vērtība ir jānoziedo nabagiem. Tāpēc, ka ir jāatgūst taisnīgums. Es nevaru zakt un tikai iet pie grēksūdzes, nozagu, un tikai, dzīvo to nozagu. Ir jāatgriež sākotnējais taisnīgums. Ja? To sauc par restitūciju. Juridisks princips. Tas ir arī tad, kad tiesā kaut kādu zagļus, arī viņiem ir tā saucamā kompensācija. Restitūcija tas ir, kad tiek atgriezts atpakaļ tas, kas jādod atpakaļ tas, kas ir nozagts. Ja taisnīgumam ir jāatgriež. Arī citreiz atbalstīja zādzību grupā. Pats nezagu, bet stāvēja klāt, sargāja, lai neviens neatnāk. Ja? Un arī skopums šeit. Ja? Vajag būt taupīgiem, nedrīkst būt izšķērdīgiem, bet nedrīkstam būt pārāk skopiem. Un
parasti tā taupīgums ir tāds, ka lai cits neman, ka es esmu ļoti taupīgs. Ja? Tā ir arī tāds zelta vidusceļš, kad ir jābūt taupīgam, bet ja ir vajadzīgs kādam palīdzēt, tad būt gatavam palīdzēt. Jo lielākoties darbojas zemeslodes princips, ka tas, ko mēs kādam citam iedodam, kāds cits mums atkal iedod mums. Ja? Nekas nepalīdz. Dievs visu redz. Ja es kādam palīdzu, tad man grūtā brīdī arī kāds tik. Ja es nevienam nepalīdzu, tad es nevajag jaustīties, ka man neviens nepalīdz. Ja? Tas ir tā kā ieguldījums. Ja? Vēl es jums pateikšu, ja jūs kādam aizdodat naudu, vai vienalga kaut ko aizdodat, pieņemiet to, ka jums viņu vairs neatdos. Jāatdos, tad pateicību Dievam, bet citi ir cilvēki, kuri gadiem ilgi tur sirdī aizvien, viņi kādreiz aizdevuši naudu, viņš neatdod naudu. Un viņš gadiem ilgi tur to aizvaino. Nē, ja tu esi kādam aizdevis, uzskati, ka tev tās lietas vairs nav. Ja tev atdos, pateicība Dievam, bet lielākoties neatdos. Tā kā, ja mums ir grūti pieņemt to, ka mums varam neaizdot, bet ja aizdodam, tad to varam norakstīt. Ja, tā ir tāda brīvas sirds stāvoklis. Ja. Tā kā es piemēram, pēc tāda principa, ja es kādam kaut ko aizdevis, tad jau uz redzēšanos. Ja. Es jau tā kā no tās atvados, ja viņš atnes atpakaļ, pateicība Dievam. Ja. Tā ir ļoti svarīga lieta. Vai bojāju citu aizdotās lietas, ja es paņēmu, tagad arī Storentā esam paņēmuši traktorus, ja es atdošu Storentā viņas bez viena riteņa, arī nebūs īsti godīgi, varbūt tie cilvēki pievērst aci, teiks, priesteris un tā, bet tas nav godīgi, ja esam kaut ko paņēmis, jādod atpakaļ, ja ne, ja esam salauzis, tad man arī zvanīja no mūsu Baldonas nakts krustaceļa, kad esot mūsu dalībnieki, esot vienā dārzā ievālējuši kaut ko tur salauzuši, vecmāmiņu nobiedējuši tur 2 naktī, jo mēs tur līdz 5 no rīta ņēmāmies. Viņi ziņošot policijai, es saku, mēs jums visu saremontēsim, visu jums atjaunojam. Nē, man nevajag, es zvanīšu policijai. Tas nozīmē, ka viņi vairāk kasīties gribēja, nevis to reāli atgūt. Bet mēs esam gatavi visu nolīdzināt, lai tikai būtu svēts miers. Vai es esmu atdevis kādas lietas. Un šeit arī ir izmantot savu stāvokli darbā. Bieži vien saistībā ar darbu, citreiz mēs paņemam mājās, neviens jau nav tā kā aizniedzis, kas tur paņemt no darba, tur papīru, vēl kaut kādas lietas, tur neviens jau neredzēja. Tā ļoti tā plūstoši brīvi izmantot darba kaut kādas lietas. Varam padomāt, cik tas adekvāti. Bija laiks, kad daudz lietoja nelegālās programmatūras. Es domāju, ka tagad jau daudz kas sakārtojas. Varbūt tu joprojām kaut ko tur kačējam, tajos visādos tur. Vai padomāt, ja mēs lietojam nelegālu programmatūru, nelegālas filmas, mēs apzūgam šos autorus. Ja? Mēs arī, piemēram, baznīcā par katru koncertu maksājam autortiesības. Jo mēs apzināmies, ka tas ir atbalsts arī tiem, kas radījuši šo skaņdarbus. Padomāt par to, kā es izturos ar to īpašumu, kur lietoju darbā vai kaut ko citu, kāda ir man attieksme, jo tas arī ir kristiešu stāja. Vai es tā, gaņoju, ja? Vai tomēr es esmu pedantisks, un es zinu, ka īpaši baptistu konfesijā tas ļoti svarīgi. Es esmu ar daudziem ticies, viņi ļoti uzsver, ka mums kā kristiešiem ir jārāda labs piemērs un jābūt ļoti godīgiem. Tā ir ziņā, ka ir jāceņš parādīt tā savu stāju. Un tā ir gar liecība, jo dažreiz mēs taisam svinīgus dievkalpojumus, te visu kūpinu un tralalā, apakšā tur šuri muri, ka es zinu, ka baznīcā tur arī, es zinu ļoti daudz, kas tur ir tajos augstākajos ešelos, ka es redzu, tur arī kaut kādas šitās lietas, saku, Dievs jau nesvēt. Un kāpēc mums ir tik labi? Tāpēc, ka mums ir pilnīga atklātības politika. Mēs neko šeit nedaram kaut kā aizmuguriski. Ja? Viss ir oficiāli, viss tiek paziņots, viss tiek darīts. Ja? Un tad Dievs var svētīt. Tiklīdz kā tu taisi šitos te, es tagad dzirdēju, ka bija pētījums, ka atkal Latvijā ir pieaugusi tolerance pret nodokļu nemaksāšanu. Vismaz domāju, tā gājām uz tādu skaidrību, tagad viss atkal ir varbūt tāpēc, ka bija grūti laiki, redziet, daudz cilvēki bija lieli rēķini ziemā un bija ļoti grūti apmaksāt visu, un es domāju, ka daudz ne jau to dara varbūt aiz labu prātu, bet tāpēc, ka vienkārši viņi iedzīt stūri, ja, un tad, ja tev ir jāsamaksā nodokļi, un tu beigās paliec gan pliks, un ja ir iespēja kaut ko varbūt bez nodokļiem, es domāju, ka tas ir tas iemesls, ja, jo nav jau tā, ka cilvēki visi gribētu uzreiz tā brīvprātīgi visi darīt kaut ko pret valsti, bet tā ir situācija. Bet vismaz ir jācenšas, ir jāgrib
to darīt pēc iespējas godīgāk, jo tādā veidā mēs parādām savu piemēru, ka mēs gribam būt godīgi, mēs gribam darīt visu, kā tas piederās. Alkatīgs, jā. To pie galda var redzēt, piemēram, palikus svētajā kotlete. Tā. Gaisi madzies tad? Jā, tikai dakšanas rokās sadurtas. Jā, alkatīgs. Vai esi skaudīgs? Nu jā, tas ir, un arī neapmierināts. Bieži vien cilvēkam visu laiku škrobi, ka viņam nav tāda mašīna kā kaimiņam, vai nav kāda māja. Tas arī tāds stāvoklis, ka man visu laiku skrobi, ka man nav tā kā citam. Ja? Un kristīgā ticība, protams, tas nenozīmē, ka es nevaru tiekties pēc labākas mašīnas, pēc labākas mājas, bet man jālūdz tāds sirdsmiers, lai es būtu priecīgs par to, ko Dievs man ir devis. Vispirmā kārtām papriecāties par to, kas man jau ir, un tad ilgoties pēc kā cita. Nevis visu laiku sēdēt un domāt, kā man nav, beigās es neredzu, kas man ir. Un tikai tad, kad nedod Dievs veselību aiziet postā, vai kas tad cilvēks saprot ārprāts, kā es visu dzīvi dzīvoju. Ja? Man taču bija veselība. Ja? Un kaut kā tā arī, kamēr kaut kas nenotiek, visi slikti, man nav tas. Bet paskaties, kas tev ir. Tiešām? Bet man tiešām daudz kas ir. Ja? Tā kā pamainīt to spektru, nevis to, kā man nav, bet to, kas man ir. Tā, kā man nav, varbūt man vēl būs. Ja es visu laiku domāju, kā man nav, tāpat, ka es arī salaspildu. Ja es visu laiku domāšu, kā man nav, bet es jau atbraucu šeit, es sāku slavēt par to, kas man ir. Man ir leja izremontēta, man ir vēl kaut kas, ja? Un tad man nebija tāds, lai rūkums ārprāts, mums nav tas, mums nav tas, mums nav tas. Ja es domāšu, kas mums nav, tad tā kā tā neapmierinātība, ja, tā arī tāda rūgtuma sakne. Visu laiku nav. Nē, man jau ir. Būs, protams, vēl, bet man jau tagad ir, ja? Un tas rada tādu pozitīvu skatu, ka es varu pateikties Dievam par to, kas man ir. Man ir ļoti daudz, man ir veselība, man ir tas, man ir viss, ja? Un tad nedzīvojam tādā visu laiku rūgtuma stāvoklī. Jā, tāda īdētāja. Jā. Saties, un viņš īd, un visu dzīvi noīd. Tas ir man vecumam, tu beigās, kad tu dzīvoji, kad tu priecājies, jā? Pateikties par to, kas ir. 8. bauslis. Tev nebūs nepatiesa liecība dot pret savu tuvāko. Un tas ir saistībā ar meliem. Un, protams, ka šeit ir patiesība, kas mūs darīs brīvu. Un tāpēc ļoti svarīgi ir censties palikt patiesībā. 8. bauslis aizliedz sagroziet patiesību attiecībās citiem cilvēkiem. Vārdos vai darbos vērsties pret patiesību nozīmē novērsties no morālā taisnīguma. Tas nozīmē būtisku neusticību Dievam, šai ziņā tas sagrauj derības pamats. Dievs ir ikvienas patiesības avots. Un cilvēks dabiski tiecas pēc patiesības. Un kristiešiem ir pienākums liecināt par patiesību. Mums ir jāliecina patiesība, protams, ka Kristus ir mūsu patiesības pilnība, mēs liecinām par Kristu. Ir arī tā, ka cilvēki, kas ir atdevuši savu dzīvību par patiesību līdz pat moceklībai. Un kādi ir pārkāpumi pret patiesību? Tātad aprunāšana. Kur ir robeža starp aprunāšanu un pļāpāšanu par otru cilvēku? Robeža ir tur. Tātad es drīkstu stāstīt par otra cilvēka faktiem. Tātad fakti paši par sevi nav aprunāšana. Es drīkstu teikt, tu Miķelis tad gāja, un tur bija tas notika tas un tas. Aprunāšana sākas tad, kad es sāku vērtēt bez viņa klātbūtnes. Tad Miķelis ne tikai gāja, bet viņš jau gāja piedzēries. Ja? Kaut varbūt viņam ar sirdi palika slikti. Es nezinu, kāpēc viņš grīļojās. Viņš grīļojās, noteikti, ka viņš jau bija piedzēries. Viņam kaut kāda sieviete gāja, tas nekas, ka tā pie viņa viesīga mās. Tā jau viņam laikam brūte. Ja, uzreiz, kaut kāda tur draudzene. Respektīvi, tiklīdz, kā es sāku dot interpretācijas, tiklīdz, kā es sāku vērtēt, kā es sāku. Un īstenībā aprunāšana ir tad, kad es ne tikai otru cilvēku nomēloju, bet arī viņu paaugstīju. Ja es, piemēram, gribu glaimot, piemēram, man ir kāds cilvēks, no kura es gribu iegūt kādu labumu. Un es zinu, ka viņam ir čoms,
un es tam cilvēkam nestāstu, bet es tam čomam stāstu par otru cilvēku, ko tik viņš nav darījis, bet īstenībā viņš to nav darījis. Un tas mēģis, lai tas čoms izstāsta tam, un tad tas pret mani kļūst labvēlīgs, jo viņam ļoti patīk, ka es tam otram esmu sastāstījis visādus pekstiņus, lai kā viņu celt uz augšu. Kā aprunāšana nav tikai negatīvā, bet arī var būt pozitīvā veidā. Pozitīvā tas ir tā, mīnus vai plus. Un tas arī nav pareizi piepušķot faktus, lai veidotu manipulācijas. Jo bieži vien mēs manipulējam, lai izkruķītu savas labās lietas. Mēs patiesībā maldinam, jo tam cilvēkam, kuram mēs esam sastāstījuši par to visādas pozitīvas muļķības, viņš ir ievests maldos, jo tā nemaz nav bijis. Tā kā tas arī tā pļāpāšana, muldēšana, tā arī tāda, citreiz mums ļoti patīk, mums patīk izpušķot faktus, piepušķot, mēs izveidot tādas veselas scēnas un pieliekam klāt un izveidot veselu tādu burbuli. Ja. Un tā tad apmelošana, tā ir, tā tad neatbilst patiesībai, kaitē citu reputāciju, veicina nepatiešus uzskats par viņiem un pārsteidzīgi spriedumi. Un tas jau ir dzērājs. Tas nekas, ka viņš ir vienreiz gadā piemāvās, tāpēc, ka viņam tur dzīvē problēmas un viņš uzzināja par to. Viņš vienkārši, kam negadās vienreiz kārtīgi piedzerties, ja, bet viņš piedzērās vienreiz gadā. Un viņi ieraudzīja pagastos, šitas ir pilnīgs dzērājs. Ja. Īstenībā viņiem vienu reizi notika tāds negatīvs. Ja. Tā kā neizdarīt pārsteidzīgus spriedumus, nenorakstīt cilvēkus, neteikt, viņš ir tāds, viņš ir šitāds, ja. Ko mēs zinām. Ja. Tad censties neiznest spriedumus. Ja. Par tām faktiem, ko mēs zinām, jo mēs visu nezinām. Un man arī, kad man stāsta, un man jau arī draudzē pie man atnāk priesteris, un man atnāk tantes, kuras sastāsta man pasakas par citiem, lai mani nomanipulētu, lai mani izveidotu man spriedumu par to. Un es jau šitam esmu gājis cauri, es tam vienkārši neticu. Es vairs vienam neticu, nevienam, tikai Dievam es ticu. Jo viss, ko man stāst, es to visu dalu ar 5 un reizim ar 6, un tur vienkārši tas ir lielākoties, es ļoti skeptiski pret to izturos. Ir pura informācija, ko mums priesteri domā, jūs zināt? Jā, interesanti, jā. Romāns var rakstīt. Ka beigās tas viss ir pupu mizes. Bet tiek sastāstīts un mērķis, lai es tam noticu. Un tad uz tā bāzes es jau pret to cilvēku ar tādu aizdomību. Jā, man viņš sastāstīja, kāds viņš to. Un ja tādā draudzē tas ir viss, ja. Un viņiem jau tikai to vajag, lai priesteris pret to cilvēku būtu noskaņots tāds, ja. Tā kā tas ir ļoti interesanti, to es iemācies vienkārši, laist gar ausīm, es to neņem pa pilnu. Un daži nevar saprast, kā viņi taču man ir sastāstījuši vesels makaronus sakarinājuši uz ausīm. Un brīnās, kāpēc es pret to cilvēku reaģēju tā, ka es to nebūtu dzirdējis, bet es to informāciju vienkārši neņemu, viņa nav, viņa neiet manis, viņa neņem kā autentiski. Un tā viņi vairs to nedara, jo viņi jau redz, ka uz manis tas nestrādā. Ja viņi redz, ka tas nestrādā, viņi vairs ar mani nemēģina manipulēt. Un tad es eju brīvībā, jo es jau pret cilvēku izturos tā, kā es viņu būtu pirmoreiz saticis, nevis to, ko es esmu dzirdējis, par viņu sastāstījis. Ja lielākoties tas viss neatbilst patiesību. Tad tev nākas vilties. Tu esi ar to cilvēku reģējis tā, ka tevi sastāstījuši. Un beigās, kad tu cilvēku iepazīt dziļāk, tu saķer galvu un domā, ārprāts, kā es par to cilvēku tā vispār varēju domāt. Šausmas. Un lai man nebūtu šie galvas saķeršana šausmas, es jau pašos sākumos settingos to ņemu ar rezervi. Un tā man ir labi, jo man nav sastātītais fons apakšā. Un tā ir vieglāk dzīvot. Jā, jo tad, pārsteidzīgi spriedumi. Tālāk, melošana un noslēpuma saglabāšana šeit ļoti svarīgs aspekts, ka ir, vēl arī lielīšanās, kad gribās, piemēram, arī ironija un sarkasms, lišķība un iztapība. Tie ir tādi aspekti, kur arī mēs manipulējam, ar sevi, ar citiem. Un šeit, protams, ir arī, jautājums, kas skar, ka ir aspekti, kur nedrīkst dot informāciju. Mēs jau runājam par noslēpumiem, par grēksūdzes noslēpumu, kuru nevar atklāt. Arī profesionālie noslēpumi, politiķu, militāru personu, mediķu, juristu, slepeni uzticēta. Bet, protams, ka ir gadījumi, kad ārkārtas gadījumi, kad noslēpuma glabāšana sagaida lielu ļaunumu personību, kas uzticējusi
vai personai, ka noslēpuma uztver vēl trešai personai, ja? Privāta rakstura informācija, kas kādam varētu kaitīt, pat ja tā nav slepena, nedrīkst izpaust bez nopietna atbilstoša iemesla. Tad glabāt noslēpumu. Es tev pastāstīšu kādu noslēpumu. Zinu, draudzē personas, kur ir to viņām tā pateiks, tas zinās visa draudzē. Tu tikai nevienam nestāsti. Un tad tā Geņa vai Broņa aiziet pie otras, tur Zinaidas, klausies, es tev pastāstīšu, bet tu nevienam nestāsti. Beigās jau visa draudze, es tev pastāstīšu, bet tu nevienam nestāsti. Jā, tātad, kas skar noslēpumu glabāšanu. Tātad šī bauslī tad nemelot, bet ir tiesības arī neatklāt patiesību, ja tas ir zem noslēpuma, dažādi līmeņi. Ja? Grēksūdzes noslēpums nav atklājums nevienā situācijā. Man ir labi, ka Dievs man ir apveltījis ar vāju atmiņu. Man ir tāda ļoti specifiska atmiņa. Es atceros kaut kādus, specifiskus jautājumus, kas ir, bet, piemēram, dažreiz, kas notiek vakar aizvakar, es kaut kā varu man aiziet prom, tāpēc, ja runā par grēksūdzes, es jau eju uz bikcerās ar domu, ka es neko necentīšos atcerēties. Un ja tu jau savas smadzenes tā nostādi, tad arī aizietu neko, lielākoties tas visi neko neatceries. Ja? Un tas ir ļoti labi, jo tiešām nav tā, ka es vakarēju gulēt un tā oj, tajā grēksūdzē, kas tur bija šausmas. Ka es nedomāju īpaši, ja, piemēram, uz lieldienām arī, kad nāca pulpulsvētdien, te bija stundām, es uzklausīju grēksūdzes. Nav tā, ka es pēc tam visas lieldienas sēdēju un tur nemierīgi pārdomāju, ko es tur dzirdēs. Tur nekā nav. Ja tā ir tāda laba. Ja tiesības darīt zinām patiesību, plašsaziņas līdzekļu atbildību viltu ziņas. Protams, ka ir mēdīji, kuriem ir ļoti liela atbildība izsludināt patiesību. Un, ziniet, tikko es lasīju arī Latvijas rādio, viņiem bija tāds paziņojums, ka ļoti uztraucās par mēdīju vidi, bet viņi paši ir vainīgi. Tādā ziņā Latvijas televīzija ļoti korekti, jo viņi ļoti atspoguļo informāciju ļoti vispusēji. Bet Latvijas rādio, diemžēl, iegrims pēdējos gadus tādā ļoti lielā liberālisma ideoloģijas, tādā šaurībā. Un kas ir interesanti, ja tu cilvēkiem mēģini skalot smadzenes, un to cilvēki jūt, piemēram, caur Latvijas rādio, viņiem uzreiz rodas pretestība. Viņi sāk apsaukāt tos žurnālistus, uzbrukt viņiem. Ko Latvijas rādio raksta, ka viņi žurnālisti jūtas nekomfortabli, jo viņiem uzbruk. Bet atvainoties, esiet paši korekti. Piemēram, mani Latvijas rādio 7 gadus nav aicinājis nekur. Ja? Kāpēc Latvijas televīzijā var būt bieži uz dažādiem raidījumiem, Latvijas rādio ne? Tā ir ignorācija. Un kā es varu būt pret viņiem labsirdīgs, ja viņi mani ignorē? Un tāpēc šeit ļoti svarīgi arī plašsaziņas līdzekļiem, arī medijiem, atspoguļot dažādus sabiedrības jomas, arī ticības jomu, arī baznīcas jomu. Bet ja Latvijas rādio konsekventi ignorē katoļu baznīcu entos gadus, kā mēs varam būt labvēlīgi pret viņiem? Ir kā mēs būtu kaut kādu ļaundaru un kaut ko sliktu izdarījuši. Ja? Tā kā tā ir arī viņu atbildība, lai viņi to patiesību atspoguļoja pēc iespējas plašāk, cik viņi var. Ja? Un tādā ziņā, es saku, Latvijas televīzija cepura nos. Mums vienmēr ir bijuši kaut kādi raidījumi, vai kur, jā, mani tur arī ir ņēmuši priekšā, vai arhibīsi, bet vismaz mēs esam tur bijuši. Ja? Bet ja tevi noignorē, tad arī tevi tos sāk ignorēt. Un tad nevajag rakstīt tādas vēstules, ka tā kā gražīgs bērns, mūs vairs neviens nemīl, tevi nemīlēs, ja tu nebūsi ar visiem. Ja? Tā kā šeit ir ļoti svarīgi, un ja tu melo, tevi neņem vairs pa pilnu. Cilvēki atkoši, ka tu stāsti pasakas, izpušķo faktus, ja? Tur nav nopietni. Ja? Tā kā tā ir mūsu reputācija. Mēs dzīvojam patiesībā, sludinām patiesību un esam pie uzticīgi, arī profesionāli ziņā sargājam noslēpumu, neļurinām, nestāstam visādas liekas, ja? Tad mums sāk uzticēties. Ja mēs tur visu tur tas saka, šitas nav, šito neņemam pa pilnu, vispār neliekam iekšē. Tā kā tas ir saistīts arī ar mūsu reputāciju, mūsu un ar otra cilvēka reputāciju, kuru mēs varam skart. Tā kā tas ir ļoti svarīgi, kā mēs veidojam savu tēlu. Ja? Vai uzveļu vainu citiem, tas ļoti raksturīgs tad, kad man negribās uzņemties atbildību. Es neesmu vainīgs, tikai cits ir vainīgs. Ja? Tēnkot, viltot dokumentus, ja? Vai lielos pārspīlēdams faktus, to mēs jau runājām. 9. bauslis, mēs jau runājām par šo 6. un 9. bausli,
šeit ir arī tādi aktuāli lietas, kas jums būs arī tajos bukletiņos, kas skar seksualitātes un šķīstības jautājumus, vienkārši izēja cauri, jo 6. un 9. viņš ir tā kā komplekts. Tikai interesanti, ka 9. runā par iekāri, 6. bauslis tev nebūs laulība pārkāpt, bet te ir iekāre, tev nebūs iekārot. Un tāpēc jāsaprot, ka visas lietas, kas skar šķīstību vai nešķīstību, viņi sākās mūsu sirdī. Tāpēc es vēlreiz runāju par domu, vārdu, ausu, sirds askēzi. Ko es laižu sev iekšā? Jo viss sākās šeit, sirdī. Ja? Grēks tas pirms dzimis domās. Ja? Vienalga vai nozagt, vai melot, vai pārkāpumu par šķīstību, viss sākās galvā. Kas ir manās domās, ko es tur laižu iekšā? Ja? Tāpēc jādomā par to, ka es šodien visai teicu, domāt svētības domas, vēlēt otram labu, svētīt. Ja es tagad pēdējā laikā man zvana, lamājās tur vai par zvanu, vai par to, kur respektīvi, kam tik nav slinkums zvana priesteri? Un es saku, cik brīnišķīgi, ka jūs piezvanījāt. Un tik brīnišķīgi ar jums satikties, un mēs kaut ko varam darīt lietas labā, un kā jums var palīdzēt. Un tas cilvēks apstals, jā, tā vietā, lai es viņu lamātu, es tikai viss būs labi, un gan mēs to risināsim, viss būs, mainīt domāšanas veidu. Tas baigi palīdz. Man vismaz vairs nav jāatcepjās, es tur, jā, viss būs labi, viss. Ko man citu darīt? Tur pilnīgi iracionāli tā cilvēks zvana, lai pakasītos, lai izrādītu savus dusmas pret baznīcu, pret Dievu, ko es tagad ar viņu sākšu plēsties. Ja es iešu viņam virsū, viņš vēl vairāk satricināsies. Un tad tur beigās vispār būs šausmas. Jā, 10. bauslis, tev atkal iekārot. Redziet, 9. un 10. ja piemēram bija 7. te nebūs zakt, tad 10. tev nebūs iekārot. Tas nozīmē jau savā prātā jau izdomāt, ka es varētu kaut ko paņemt. Ja, tā kā es saku, šie bauši jau runā par ne tikai par pašu rīcību, bet jau par domām, kas sākas mūsu galvā. Jo visu grēku pamatā ir šī doma. Es varētu kaut ko paņemt, es varētu kaut kam sastāstīt lietas. Ja. Kas darās manā galvā? Kas tur iekšā rosās? Ja. Tā domu tīrība, domu skaidrība. Ja. Kādas domas es domāju? Ko es laižu savā galvā? Ko man prasa, Pilērs, redzēji tādu filmu? Man viņš ir. Bet man nav laika, man viņš ir tā kā, man nav laika skatīties. Un es ļoti izvērtēju, kādus es izrādes skatos, tagad es iešu uz Rotko. Es nezinu, vai jūs esat redzējuši vai dzirdējuši. Man teica, ka esot dažādas atsauksmes, redzēsi. Daži saka, ka šausmīgi nepatika, daži šausmīgi. Uz Jauno Rīgas teātras biļetes nedabūju. Tas bija neiespējamā misija. Bet es nedabūju, kas Latviju. Es tur sēdēju pusotru stundu. Es pusotru stundu sēdēju, bet gan jau es tikšu, lai norimst emocijas. Bet tas ir vērts dažreiz apskatīties kaut ko labu, bet atkal jādomā, ko es skatos, ko es lasu, ko es klausos, ja kas nāk man iekšā. Un ja jūs jūtat, ka tā filma vai izrāde vai mūzika vai kas jūs garīgi grauj, nevajag to speciāli skatīties. Mums dzīve pārāk īsa, lai barotu sevi ar visādām muļķībām. Ir jāizvēlas pats labākais. Ka izdariet izvēli, ko jūs skatoties, ko jūs klausaties, ko jūs barojat savus smadzenes, jo tas viss mūsos akumulējas. Un daudzi grēki mūsos rodas no tā, ka Sātans izmanto zemapziņu. Mēs saskatāmies muļķības, saklausamies, un tad mums tas viss nosēž zemapziņā. Un viņš tur sēž, pakā iekšā. Un tad ļaunais gars vienā brīdī ienāk mūsu zemapziņā, pastāst, kas lācītim vēdera? Te ir kaut kas tāds, ka mēs jau esam tur paskatījušies vēl kaut kas. Un viņš, piemēram, tur vakarā vai miegā, īpaši arī, kas skar seksualitāti, šķīstību, jo visu, ko mēs, piemēram, nešķīstībā esam savā ziņā saskatījušies, viņš visu tā pekš izceļ ārā. Ja? Un iztaisa to tā, ka beigās mēs paši kļūstam nelaimīgi, jo viņš jau to nedara tā kā Dievs dara maigi ar mīlestību. Viņš lielākoties iztaisa hausu. Ja? Un viņš jau nevar mums neko citu, viņš vienkārši izmanto to pašu, kur mēs esam ieberzušies. Ja? Viņš jau tā ir viņa taktika, viņš vienkārši izmanto to, ko Dievs mums devis labu, un visu mums sastāst pilnīgi pretēji un ievad pilnīgā hausā. Un tad mēs brīnamies, ka pēc mums pilnīgi sasistas sirds. Padomā, kur tu bāzi, degnieši. Es saku, mēs nevaram ar ļauno cīnīties, viņa inteliģence ir daudz lielāka nekā mums, bet vienkārši
varbūt piesargāties, un ja mēs jūtam jau sirdsapziņu, varbūt tur nevajag līst, nu nevajag tur bāsties. Nu, varbūt, ka nē, nu paklausam savu sirds. Un jūs sāksiet iet regulāri pie grēksūdas, un jums radīsies jūtīgums, jo man jau es katru nedēļu eju pie grēksūdas, un tas jau tas jūtīgums rodas, ka tu vienkārši jūti, ka iedegās sarkanā lampiņā. Ja? Tur nevajag bāsties, ja? Viņš jau tev nobrīd. Un tas jau ir tās garīgās dzīves uzdevums, ka tu saņem jau saulaicīgus brīdinājumus, tu jau vari neiebāsties atkal tajā pašā vecajā peļķē vai vecajos mēslos iekšē. Tur jau ir tas garīgās dzīves pamats. Nu, ja tu neej pie grēksūdas, tu arī nejūti, un tad beigās brīnies, ka tur tu iebērzies. Man nāk cilvēks arī, es saku, nu, kur 10, 20 gadus nebija pie grēksūdas, ko es tev palīdzētu? Nu, glābiet. Nu, es tev, protams, ka Dievs glāb, bet ja tu atkal tiec izglābts un atkal neej pie sakramentiem, tu atkal bāzies tur patiekšu. Man ir tādi cilvēki visu mūžu, viņi staigā no grāvi uz grāvi, un es saku, taču uzkāp beidzot uz ceļu. Viņš uzlien uz ceļu un atkal lien tajā pašā grāvī un atkal pa grāvī valkās. Tāda ir tā cilvēka dzīve, ko es tur. Kur ir Dievs? Kāpēc viņš man neglāb? Tā ej kopā ar Dievu. Dievu tu negribi, tad brīnies, kāpēc tu pa grāviem valkāties. Nu, ko es tur palīdzētu? Tā kā ar laulību arī, ja cilvēks salaulājas un pēc tam neiet uz baznīcu, nelūdzās kopā, ja nekopi savu garīgo dzīvi, atnāk pēc 5 vai 10 gadiem, mēs šķiramies. Kā? Nu, tīri, es saku, bet nu, jūs redzat, ka jūs uzkāpat uz tiem grābekļiem, par ko es jums jau runāju. Es nevaru palīdzēt, es neesmu brīnumdārs. Ja tu neizmantoji tos Dieva līdzekļus un negāji to ceļu, tev neko nevar palīdzēt. Ja? Tā kā dažreiz man atskiem cilvēki, priesteri glāb, bet es jau vairs neko nevaru izglābt, jo tas jau cilvēks ir izvēlējies šo ceļu. Ja? Tajā brīdī, protams, tu piedāvā to glābšanas ceļu, bet beigās, ja cilvēks negrib to turpināt, tad arī nekas nebūtu. Jā, tā kā šeit ir šī iekāre, ja varbūt tas galvenais aspekts, iekārot labumus, otra cilvēka labumus. Alkatība, piesavināšanās, nevaldāma mantkāre. Es esmu bijis pirms 2009. Gada krīzes, es Mārupē svētīju daudz mājas, es biju Jākapa katedrālē. Ko tik es tur neredzēju? Baseins pēc baseina, mašīna pēc mašīnas, tur es tad grāvu tos kredītus, es neko ko tādu neesmu. Nu, tas krieviski ir tāds vārds šikarna. Es nezinu, kā Latvijas pateikt. Tur bija laulībnieki, brauc ar helikopteru uz laulībām. Tur bija, nu, tas bija kaut kas. Kaut ko tādu es vēl neesmu redzējis. Bet tas bija kaut kāds, nezinu, 2000 gadu sākums. Latvija uzņēma apgriezienus ekonomiski. Un likās, ka nu tagad davai, kāzās bija par 7 kamerām un kaut kādiem šitās slīdošās, tās kaut kādas tur bija kaut kādas. Bija sajūt, ka esmu kādā Hollywoods filmas uzņemšanā. Un tad, kad uznāca tā 9. gada krīze, kad plīst tas burbulis un tad daudz aizbrauc ārzemēm, tad arī beidzās. Tagad neko tādus neredz, bet toreiz bija tas. Un tātad nevaldāma mantkāra, kaut kāda alkat, nu, kaut kāds tāds, nezinu, parādīt sevi, ja, tas bija ļoti, ļoti izteikts. Jā, skaudība, tās ir skumjas, kas rodas redzot otru cilvēku labumu un neizmēram vēlēšanos to iegūt kaut vai negodīgi. Jā, skaudība ir sarūktinājums, jā. Un kristītēm jācīnās par to labvēlību. Ja mums ir kaut kas, kas mūs skauž, tad vajag īpaši lūgties par to otru cilvēku, kurš mums ļoti skauž, lai viņam ir vēl vairāk. Un speciāli pret netikumu vajag likt tikumu. Ja mums ir kāds netikums, tad vajag likt tikumu pretī. Man netikums ir daudz ēst, tad ir jāliek tikums maz ēst. Jā. Labi, tagad es sāku aktīvāk sportot, es domāju, visi man nolīdzsvarosies. Bet jautājums ir, kad ja man ir skaudība, tad ir vajadzīga labvēlība. Tas cilvēks, kuru mēs skaužam, viņam ir jāvēl vēl vairāk, lai viņam svētība, lai viņam viss ir labi. Ja tad speciāli jārīkojas pretēji. Ja ir augstprātība, tad ir jāpateic, ka mūs pazemo. Ja man ir lepnības pazīmes, tad visos tos brīžos, kad es tieku apsaukāts, man arī ir tendence uz lepnību, kam gribās, ka es kā zvaigzne, ja? Un tam man piezvan un saka, priesteri Ilmār, jūs lieldienās bijāt tik augstprātīgs, kā jums nav kauna? Es saku, tik forši. Beidzot, kāds pateica to, ka tu patiesībā. Nu, ka tu fūbāji, paldies Dievam, jā. Nu tā, tas skaisti kaut kā, jā. Kad, pateikties, kad kāds piezvan pasaka,
konkrēti kāds tu esi vai ko viņš ir redzējis. Un es tos cilvēkus ļoti novērtēju, kur man piezvan pasaka konkrēti, kāds es esmu un ko es daru, jo tie ir visvērtīgākie cilvēki. Jo tie, kas glaimo un saka, oi, priesteri Ilmāri, jūs esat tik brīnišķīgs, varbūt savā sirdī viņi domā pēc citādi, bet zāri, jā, jūs esat brīnišķīgi. Tie nedara, tie nav tie cilvēki. Bet man ir tādi daži, kuri pasaka to, ko viņi domā par mani, tie ir vienkārši zelta gabaliņi. Ja? Es zinu, ka viņi runā to, kā ir, kā viņi arī domā. Ja? Un tas ir ļoti vērtīgi, ka mēs tā kā pasakam to, kas tā ir, un tas palīdz palikt pazemībā. Es domāju, tas būtu arī īsumā. Es tur, protams, varētu iedzināties katrā brauclī ļoti dziļi, bet es domāju, ka mēs pamatlietas izrunājām. Varbūt jums ir kādi jautājumi par 6. un 10 līdz 10. bauslim. Principā katekizms. Redziet, lielais katekizms, es jums parādīju, tā ir man nodriskāta grāmata, bet viņa ir bez vākiem izstās šitādi. Šī bija ļoti svarīga grāmata, ko izdeva latviski 2000. gadā, tas pirms 24 gadiem. Šī grāmata ir tāds apkopojums visam, kam tic Katoļu baznīca 2000 gadus, jo tāds grāmata bija iepriekš izdota tikai 16. gadsimtā, un bija ļoti svarīgi, lai ir viens normatīvs dokuments, pie kura vadīties, jo dažādās pasaules vietās daži katoļi sāk izdomāt visādus pekstiņus. Un tad kardināls Jozefs Ratzingers, Benedikts 16. uzdeva veselai milzīgai grupai teologu izstrādāt normatīvu dokumentu. Un tad šis ķieģelis, es viņu gan no galvas zinu, jo tie, kas studē doktorantūrā, viņiem ir uz katru nodaļu paragrāfu jābūt ļoti daudz atsaucēm šito. Līdz ar to es šito, dzīvoju. Bet te ir arī satura rādītājs, un te par visiem jautājumiem var atrast atbildes. Līdz ar to viena grāmata, kas satura visu katolisko ticību. Viņa nav viegli, ļoti sarežģīta, teoloģiska, bet no šīs grāmatas ir izveidots arī tas dzeltenais jūsu, tas brīnumiņš. Vienkārši tas ir izveidots tādiem cilvēkiem saprotama valodā. Šis ir tādā ļoti zinātniskā, tā kā enciklopēdijas valoda, bet tās manis pie viņa tūros tā kā nevar noiet no ceļa. Jūs jau redzat, kas ir noticis ar Vāciju, ne? Tas jau parāda lietošanas intensitāti. Tagad nedod Dievs, man visādas piezīmes, tad man viss ir, kas vajadzīgs. Tā, tad tiksimies atkal nākošu svētdieniem, Dievs tā būs lēmis, neslimojam, domies, pavasaris. Un tad mums nākošo reizi ir par ko nodarbību? Baznīcas baušļi, un tad mums būs lūkšana. Un tad mums būs arī viss pietiks. Un tad mums būs, tātad mums ir tā, tūlīt pateikšu, tātad mums ir, 14, 21 un 28. būs tā praktiskā nodarbība un iespēja saņemt atbildes jautājumiem, un ar to mūsu regulārās lekcijas noslēgsies. 18. ir eksāmens un grēksūdze. Tie, kas nevarēs tikt, tad sarunāsim atsevišķu laiku. Tiem, kam gatavojas uz laulībām, tiem atkal būs cits kaut kas un tā tālāk. 28. obligāti jābūt. Jā. Ko darīt 28. es atlidoju naktī? Naktī? Jā. Naktī. Nu, neizdomāsim pēc tam. Sarunāsim. Atsevišķi. Labi. Jo mums pēc tam būs tāpat laiks. Mums būs ir laiks līdz pat 18. Jo 18. ir uz eksāmenu. Gan jau mēs tiksim galā. Ja kāds arī netiks, tad varēs atsevišķi sarunāt. Jo mums no 18. līdz 26. vēl ir laiks, kad jo 26. mums ir tā pirmā komunija. Labi, noslēgsim ar lūkšanu. Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Amen. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tavu valstību, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Āmen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm,
un svētīts ir tavas miesas augurs, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen. Gods lai Tēvam un Dēlam un Svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžos. Āmen. Jo Tēvam un Dēlam un Svētā gara vārdā. Āmen.